Tāpēc arī mēs to gotiņu tēt ar šogad plānojam kādu bullīti tā kā mazo paņemt. Nu, ir tāda bišķī tā dzīvnieka dažādība. Un tad jau viņi mums tādi mīļi un mierīgi ir, kā es saku, jo kaut kā mēs cenšamies viņus tā pieskatīt, lai viņi mums tādi draudzīgi ir. Vai ne? Viņi ir ļoti mīļi, un viņi mums ir tāds vispār mīļums, kad... Jā, viņas ir, un tajā brīdī, kad mēs viņu paņēmām, tad bija doma, nu, kaudzēs, un tad skatīsies, varbūt vai pārdos vai ko. Pagājušajā paņēmām, un šogad mēs sapratām, ka mēs viņu pārdot nevaram, viņi pārāk, tas ir mūsu jau kā mīļdzīvnieks. Te vēl ir kāda kazlēna arī klāt, kas ir pie mammām.